Labrīt no rīta. Un tas ir tiešām fascinējoši, cik kamerā viss izskatās labi. Es varbūt pirms brīža gāju savilktu pieri ar mazo uz dārziņu. Šodien bija drāmu rīts. Dažkārt ir tādi rīti, jā, ka sakrīt viss, kā tajā dziesmā. Jā, Miedziņš runā ar mani. Miedziņam, mēģinu parādīs. Kāds acis iekaisums. Es parādīšu, kā kaķim izskatās acis iekaisums. Nu, parādies. Redziet, tāds baltumiņš. Tāds, toreiz, ka es iepriekšējā reizē, kā tu man izrāvi diegu no galdauta ar nagu. Labi, iepriekšējā reizē, tad, kad es teicu, ka Miedziņam kaut kas nav labi, viņš visu dienu tiešām neko neēda, gulēja tāds kā kritis. Un tad nākamajā rītā viņam parādījās tāds tā kā pusmēnestiņš balts acī priekšā, un šodien mēs dosimies pie ārsta, jo, kā saka, tā nevar turpināties, viņš maz ēd, un vispār ir apātisks un pārsvarā, nu redz, tā viņš man ielica klēpī, bet tā pārsvarā viņš guļ savā krēsliņā un nekustas. Tu iesi projām? Nē. Te viņš ir. Bet, nu, kā saka, nav aktieris šodien. Mīlīgi, viņš izskatās, protams, uz tām 15 minūtēm, kuras esmu kadrā. Tur viņš izskatās tāpat kā vienmēr, bet nav viņš tāpat kā vienmēr. Tā kā es viņu redzu katru dienu. Un, ziniet, arī jums rodas par mani tikai stāsts, to es arī saprotu. Tas ir tādas 15 košas minūtes, kas ir raksturīgas manam raksturam, raksturīgs manam raksturam. Drrrr. Bet labi, ar to es domāju, ka es varu īsu laiku būt tā kā koša, formulēt savas domas, tā ir tā ekspresīvā daba manī, bet lai cik neliktos savādi, manī ļoti spēcīgs tas kontrasts. Tad, kad es šādi novizuļoju tās savas 15 minūtes vai stundu vai 2 vakarā ar kādiem paziņām vai draugiem, tad tas pēc tam man paprasa to, ka man jāieiet dziļāk sevī un jāatgriež tajā introversijā. Un patiesībā ikdienā tad, kad es saku, mana kambara dzīve, tā nav mana nolemtība, tā ir mana laime. Un man tiešām patīk, ja es kādreiz iztēlojos, kas es varētu būt, tad es varētu būt kāds, piemēram, 15. gadsimtā vai varbūt 100 gadus pat ātrāk, kāds, kas sēž cellē, pāraksta kādus papīrus visu laiku, pie gaismas un domā līdz to, ko viņš tur raksta. Man tas liekas interesanti. Katrs vārds, jo, piemēram, šorīt, ir tā, es esmu šobrīd noraizējusies par Miedziņu, un līdz ar to mans Miedziņš ir kaut kādā mērā zakts. Ir tas iekšējais kaut kas tāds, ka mājās nav viss kārtībā, līdz ar to es, zemapziņā gan jau, ka tas ir. Es šonakt pamodos jau 1, un es saprotu, ka, man nav jēgas tu tajā gultā tēlot, es nezinu, es varu kaut ko tur padomāt savās domās, bet tik un tā, labāk celšos augšā. Un tad es piecēlos un es atkal sāku lasīt Jura Rubeņa starp 2 bezgalībām. Un es to grāmatu, protams, esmu jau lasījusi, bet, saprotiet, tās grāmatas ir tik bagātas, ka es domāju, ka es tiešām varētu sēdēt cellē, izlasīt to grāmatu līdz galam un atkal sākt lasīt. Tāpat kā sievietes skrien ar vilkiem un tās daudzās, piemēram, Richarda Rohra grāmatas, tās tiešām var lasīt visu laiku, kā izlastā atkal sāc lasīt. Dzejas grāmatas, protams, arī. Tas ir kaut kas tāds.
Bet redz, kā es aizceļoju. Ka tā kamera dara tādu ļoti skaistu, ļoti svaigu, ļoti sakārtotu un viss te ir tik skaisti, bet brīžiem ir arī šādi. Tas ir tās puķis. Un manī ir arī šī daļa, tāda ļoti liela, kas arī ir ne tikai skaista. Jā, tiešām es apzinos, ka visas tās daļas manī ir. Priekšā vēl stāv zīdkoku ogas. Iedomājieties tāds ēdiens, zīdkoka ogas. Tas man vispār liekas, vienu brīdi tas bija viens tāds no mīļākajiem maniem gardumiem, nu tādiem iecienītiem. Jā, man liekas, ir tāda bilde Rozentālam. Glezna. Princese ar pērtiķi. Nu tā princese varētu ēst šādas ogas. Nu, bet es tā ceļoju visur, kur. Es pat, jā. Nu, ko es ar to visu gribu pateikt? To, ka var rasties nepareizs priekšstats par to, ka es tāda esmu ļoti runīga, ļoti sabiedriska. Tā galīgi nav. Tas ir tikai, redz, tik 15 minūtes un viss, un es aizēju savā kambara dzīvē un klusiņām zīmēju aplīšus. Kur šorīt tapis aplītis, kas man galīgi nepatīk, bet nu tāds sanāca. Pirmkārt, kas man vienmēr kaitina, ir sirds forma. Un te tā sirds forma ir centrā. Bet, nu ko es varu darīt, ja man roka vilka to sirdi? Nu, vilka, labi, nu tad es arī pakaļ. Un tā kā, nu, es arī steidzos. Bet teikums, pie kuras tā kā šodien tā vairāk apstājos, šajā kontekstā, ka man tur prāts drusciņi ir aizņemts ar to, ka mazais bērns ļoti šodien negribēja iet uz bērndārzu, ka viņam droši vien tur ir kaut kas pa daudz, jo kas Latvijas izglītības sistēmā ir tādi lieli grāvji. Tas, ka ir tik daudz sieviešu, tas ir viens milzīgs grāvis. Visa pirmsskola, skola vispār katastrofa. Nu, tas ir pat traku. Tās sievietes, puišiem to sieviešu ir par daudz. Nu jā, un mēs nesaprotam, kā tikt galā ar izglītības sistēmā, kā tikt galā ar hiperaktīviem bērniem. Un arī es nesaprotu. Es arī strādāju skolā, un es tiešām nezināju, ko darīt ar tiem, kas nemitīgi dricelē, kas visu laiku kratās visādos virzienos un nekam nevar sekot līdzi. Nu jā. Un man liekas, ka sievietes ar šādiem gadījumiem vispār neprot tik galā. Arī es. Nu, es jau īstenībā kaut kādā mērā tagad jau esmu pieradusi. Es tiešām domāju, ka toreiz, ka mēs plānojām ņemt bērnus, ka mēs izvēlēsimies mierīgu bērnu, melankoliķi, ja? Tādu mierīgu vai pat flegmātiķi, lai viņš tur rāms ir un tāds nosvērts. Jā. Es domāju, ka vispār starp bērniem, kas ir pamesti novārtā, nav šādu bērnu. Ļoti reti, es domāju. Tas ir kaut kā tā kā sastājies, varbūt tā trauma, varbūt tā viņam izpaužas, ka viņš aizvers ciet un viņš ir ļoti sevī un tāds kaut kādā mērā, kas dzīvē izvēlējies nepiedalīties. Jā, bet neskatoties uz visām šīm grūtībām, un tad es šodien pa nakti lasīju to grāmatu, Juru Rubeņu, un frāze, kas ir tur daudz tādu frāžu, ko es visas iekrāsoju dzeltenas, bet ka mēs negribam būt laimīgi, mēs gribam patiesībā dzīvot ar jēgu. O, kāda vīles atkal super planta, bet skaisti pelēks un piestāv. Un tas ir tas teikums, un mēs gribam pat būt, mēs varam būt laimīgi tajā brīdī, ka ir milzīgs hauss, bet tur ir jēga. Un tas ir tas, ko es varu pateikt par maniem puikām un vispār par sevi. Līdz tam, nezinu, dažiem cilvēkiem droši vien paveicis ar to, ka viņi
nezinu, vai bērnībā tā jēgas izjūta kaut kā tiek iedota. Man vienmēr viss šķiet kaut kā, tos skolas gadus es kaut kā tā kā turējos, kaut kādā tiešām tādā rāmītī, bet tad, kad beidzās vidusskola un sākās augstskola, man tiešām tā kā būtu kāds izrāvis to dēlīti no apakšas un man pazuda jēga. Teiksim tā, tad, kad es sāku apzināties sevi, kā es jūtos, kas es esmu, vai kaut kādi tādi jautājumi, kas sāka manī ieplūst tā strauji, es nesapratu nekam jēgu, man likās viss bezjēdzīgs. Un, jā, nemitīgi sanāk atgriezties pie ēšanas traucējumiem, jā. Pie tās atkarības, jo tā sajūta, kad visu laiku saskaries ar to, ka ir kaut kādi procesi, ko es nespēju sevī kontrolēt, ja? ka tā sajūta ir tāda, ka es nespēju vadīt savu dzīvi, es nespēju vadīt sevi, pirmkārt jau sevi, ka nemitīgi ir tā kā vilšanās sajūta par sevi, un tā vilšanās viņa tā kā uzkrājas tādā blāķī, milzīgā, un tad tā bezjēdzības sajūta manī arī auga, ļoti, ļoti liela, un tādas lietas kā piemēram, depresija, panikas lēkmes, tās man arī piemeklēja. Tas man nav nekas svešs, ļoti labi arī šīs lietas zinu. Un zinu arī, ko nozīmē sajūta, ka negrib vairs dzīvot vienkārši, un ka sāc prātot, kā varētu visērtākā veidā no šīs vietas aiziet. Jā, tas viss arī manī ir bijis. Bet paralēli tam, tātad manī tā viena daļa, kas ir liels meklētājs, kas grib saprast, ir tā milzīgā daļa, ja? Tā atkal bija tā, kas tikā visu laiku man atgādināja, dzīve ir kaut kas vairāk. Dzīve ir kaut kas vairāk. Un kaut kādā mērā tad, kad satiec cilvēku, ar ko saproties, piemēram, vīrs, un vēl otrs bērni, tā ir kaut kāda tāda milzīga jēga. Jo, laikam, kas mūsos ir iekodēts, ir tāda tā kā vēlme augt un attīstīties, un skatīties laikam, kā koks aug, kā bērns aug, un īpaši jau kā bērns aug. Tas ir kaut kas, tā ir tāda, tā ir liela jēgas izjūta, un saka tā, ka bērni nedrīkst būt jēga. Es nedomāju, varbūt, ka viņi pat ir, viņi ir un nav mana jēga. Jo konkrēti tieši viņi, es domāju, ka varbūt nemaz tā kā nav, bet viņi nav, es neesmu tā kā uzlikusi to slogu, ka tagad jūs esat mana jēga, jo, kā es ir stāstījusi, nezinu, viņi izaugs pusauģu gados un pateiks, jūs vispār mums nekas neesat. Tā ir starp citu bijis citās auģu ģimenēs un adoptētā ģimenēs. Ka bērni paziņo, jūs vispār man nekas neesat. Mēs gribam pie saviem radiniekiem, pie saviem vecākiem. Īstajiem, piemēram, ja? Un viss kaut kas var būt, ja? Ka pēkšņi, tāpēc es nevaru uzlikt tādu, vai, piemēram, kaut kādu tur vecumdienās, ka viņi tur pa mums rūpētos, vai tas viss ir murgs. Tas tā vispār, to mēs nevaram vispār zināt. Bet tas, ko viņi dod, to milzīgo, jēgas un līdz ar to arī laimes izjūtu, kā bērns aug, kā bērns attīstās, kā viņš interesējas par pasauli, kā viņam rodas arvien vairāk jauni vārdi, kā, vispār kā no tāda, kā viņu dzīvē, ja? Tāda milzīga satricinājuma, kā bērns lēnām atkopjas, un uz to pat ir grūti skatīties, un arī tik liels gandarījums.
Un par to, nu jā, es viņiem esmu neizsakām pateicīga. Un par to milzīgo tā kā sakratīšanu, ka es tā kā tik kaut kādā mērā kontrolējošs cilvēks esmu bijusi. Ja jūs sevi nevarēju nokontrolēt, es centos kontrolēt dzīvi kaut kā, bet nu nesanāca jau, pilnīgi nekā nesanāca. Un ka man tā kā viņiem jāpaļaujas, jāuzticas un tik daudz, ko viņi manī tā kā izgrebi, burtiski kā ar karoti, ja? Tādas alas un avotus. Un, tas ir, laikam, māmiņdienas tuvojas, ja? Un man par to ir jādomā, neskatoties uz to, ka, piemēram, tur 2. klasē dēls nosēdēja visu māmiņdienu, piemēram, zem galda, ja? Viņš negrib nekamā piedalīties, viņš nav gatavs. Un tāpat arī mazais puika, piemēram, viņš arī negrib piedalīties pagaidām. Un tas viss ir sīkums, tas viss ir nesvarīgi. Jo tas, ko viņi man uzdāvina, ar to, ka viņi ir manā ģimenē, ka man vienkārši tā ir sanācis tā, tas ir ļoti forši. Un vēl tas vienkārši ir tā kā, ka tas ir kā iedrošinājums tiem, kuri gribētu pieņemt ģimenei bērnu, bet baidās. Tas būs, jā, tas ir ļoti grūti, uz to ir jārēķinās, jā. Un es gribētu tā kā, es domāju, ka es nākamreiz pastāstīšu par to, ko es darītu citādāk. Jā, ko es noteikti darītu citādāk. Par to jāpadomā. Bet tas, ka bērns ir laime, jā, tas tā noteikti ir. Nu, redz kā. Veiksmīgi jums dienu. Nu, šīs gaidīs vīru. Visu labu!